Meitenēs tikai viena drosmīgā, kur visu šajā gandrīz 30 mopēdu barā bija ar mieru cīnīties. Meiteņu ieskaits uzvarētāja Suzana Gradzena! Suzanai kauss un arī speciālā balva, jo īpaši balva Suzanai par drosmi, par izturību, par cīņu ar čaļiem. Vienīgā meitene, kur tikus aplausu viņai! Pārējām vēl ir iespēja, ir ko pacīnīties. Turpinām ar sporta ieskaiti, mopēdiem sporta ieskaitē. Trešajā vietā atkal Andrēs Pilks! Third place! It's a moped, sports class. Trešajā vietā Andrēs Pilks, otrais Ilgonis Karo. Un sporta ieskaits uzvarētājs Niks Gradzens! Un arī Nikam Gradzenam speciāla balva. Sporta ieskaits uzvarētājam. Vēl papildus pie kausa īpašs apbalvojums. Andrēs Pilks, Ilgonis Karo, Niks Gradzens, 3 ātrākie braucēji sporta mopēdu klasē. Aplausi! Mopēdu braucēji līdz 18 gadu vecumam. Te vēl jauniešiem ir vieta, kur tiekties. Otrajā vietā Ričards Stafeckis. Un šīs klases uzvarētājs Regnārs Gabranovs. Ričards Stafeckis otrajā vietā, Regnārs Gabranovs pirmais, 45 kubikcentimetri līdz 18 gadu vecumam. Tas braucēja līdz 18 gadu vecumam, tie mopēdi seļ jau pārsnieguši. 18 plus. Viskuplāk pārstāvētā mopēdu klase, tur arī vissīvākās cīņas. Trešajā vietā 2 braucienu summā Ārturs Riekštīns! Vienāda punktu summa abu pirmo vietu ieguvējiem. Pirmajā un otrajā vietā vienādi punkti un tikai uzvar otrajā braucienā. Izšķir rezultātu otrajā vietā 18 plus klasē paliek Kārlis Krēsliņš. Un šīs klases uzvarētājs Kristaps Mužulis. Kausi uzvarētājiem, Kristapam Mužulim arī spēcbalva. Vēl viena balva no mūsu atbalstītājiem, 18 plus klases uzvarētājiem. Ārturs Riekštīns, Kārlis Krēsliņš, Kristaps Mužulis, 18 plus mopēdī.